Jā, vienkārši darām. Jā. Vēl jautājums par vecākiem. Tu tā kā jau ieminēji, bet vispār ļoti bieži, kad cilvēks kļūst veiksmīgs, ja tā kā tagad tavā gadījumā jau esi kaut ko sasniedzis, un tad vienmēr tas jau nāk no bagātas ģimenes, senču iedeva naudu, lai viņš tur uzsāk, nezinu, biznesu vai vēl kaut ko. Tas ir tavs gadījums, vai tas ir? Nē, bet es neuzskatu sev tur veiksmīgu, tā kā es tā neuzskatu. Es uzskatu, ka ir daudz labas īpašības, plus kaut kādas lietas jau ir darītas, kas ir forši, kā piemēram 1000 atsauksmes, tur vairāk klientu no ārzemēm, kaut kādi apbalvojumi. Tas viss ir kruta, bet tas neuzskata neko tur tādu nereāli. Bet paldies, ka tā tu teici. Bet vecāki, nē, mans gadījums točs nav tāds. Man vecāki, tad, kad man bija tie mērķi, man pateica, Niks, ja tu runā par saviem mērķiem, tu viņus nekad nesasniegs. Un tie mērķi, ko es teicu, es gribēju pusmaratonu noskaidrot, es gribēju 1500 eiro saņemt algu, un es gribēju izlasīt 50 grāmatas laikā, gadā. Un viņi vienkārši pateica, nu nē, tas tur to nebūs, tu tur runā. Un es to postos uz māmu, es atceros, man tur tāds emocionāls, tu gribēji raudāt. Māma tāda klaustēt. Nu, tāds case. Bet pēc tam, kad es jau tur izdarīju to, noskrēju maratonu, viņi jau tur redzēja to, tad tagad jau tā nav. Un tagad jau viss tur tā kā tev friendly people. Bet arī nav, es arī negribu turēt ļaunprāt, jo katram cilvēkam ir savu realitāti. Bet kā ir, bieži vien es dzirdēju, arī lasījis daudz biogrāfijas veiksmīgu cilvēku, kad tieši šis ir tas drives, ka tev visi apkārt pasaka nē. Saka, fuck you. Jā. Tas anger. Tu izmanto šo dusmu, kā enerģiju, kā drive tam, lai sasniegtu. Un parādīt, skatieties, es tā kā sasniedzu to. Bet tā ir tāda, zini, es arī par šo domāju, noteikti tas bija tas faktors. Jo, domāju, citas ir demotivējoši, jo tev ir tuvākie cilvēki, kur tev visvairāk reizes tu viņus redzējis, viņi tev ir vistuvākie asins radinieki. Un jā, tā nav labi. Daudz jau tur apstājās. Bet arī zini kā, vēl viena lieta, ko es esmu sapratis tagad daudz runājot un filozofējot. Katram jau ir savu lietu svarīgi. Tieši tā. Varbūt kādam ir svarīgi izveidot ļoti laimīgu ģimeni vai veselīgu ģimeni. Un tas ir zebis. Un neko vairāk nevajag. Tur kāds varbūt grib tur to naudu. Tad viņiem ir tā nauda. Bet varbūt arī nav vajadzīga tā nauda. Pohoj. Vai to var apvienot visu? Bet varbūt kādam nevajag to, bet kādam vajag. Kā, es esmu vēl sapratis, ka kādam vajag kāds, nezinu, kā to izdarīt. Jā. Jā. Tas tā kā, man liekas, ir ritīgi fine. Jo es kādreiz atceros, es ritīgi kaut kā centos visiem spiest, ko man likās, ka viņiem vajag. Zini? Es gāju cauri, man ir tāds tā kā raksturs ceļš, ka tu kaut ko dabū un ritīgi jaudīgi jaunu uzzinu, visu liekas. Tagad visiem, davai močīt, šitais slavais ir, tā kā ejiet un dariet. Un tu viss skatās, ko tu mums te bāzēs. Tad tu bējās saprot, tas tā kā man tas ir forši, svarīgi, ok, bet viņam varbūt viņš nevajag nemaz. Varbūt viņš nav spējīgs nemaz to sasniegt. Viņš var negrib to. Tur jau tā lieta, un viņam tas tā kā, nezinu, nav īsti ielikts. Jo, iedomājies, tagad būtu kaut kāda Anna, viņa tāda adītāja. Un viņa nāk, Niku, tu jāsaka adīt. Jā, veci, adīt vajag. Iedomājies, tas vienkārši dienā. Tu domā, ko tu gribi no manīm atšķies. Un es vienu brīdi biju tajā lomā. Un es tajā lomā biju par, zini ko? Par grāmatām. Visiem. Tas bija pats sākums, man vienkārši likās, ka es visu laiku to info vajag uzsūt. Nav jau viņa slikt, vienkārši man problēma bija, es nepielietoju. Jo es tajā gadā izlasīju dafigā, neko neizdarīju. Zini, es daudz ko izlasīju. Labāk vienu, kur tu uzreiz sāc kaut kādas darbības. Ka tu dari. Bez iedzību vienkārši. Ka tu meklē, ko tev tiešām vajag, un tu vienkārši uzreiz implementē un dari.